Un mums ir arī lieliski. Nu ko, tad sveicinu visus vēlreiz šajā karstajā dienā. Cerams, ka galva tiek pienācīgi atvēsināta un smadzenes mums darbojas, jo mūsu tēma ir tiešām ļoti interesanta, par ko runāt. Tad, kad Jūlija man piedāvāja uz izvēles 3 tēmas, par ko tad mēs varētu kopā parunāt, tad šī mani uzreiz man bija skaidrs, ka mēs runāsim par šo tēmu, jo ne visi ir gatavi runāt par brīvību, par robežām skaļi, jo šis te jēdziens ir ļoti asu diskusiju raisošs, jo tas aizskar kaut kādas varbūt pamatlietas, un cilvēkiem ir savas pārliecības un savi redzējumi par to, kas tad īsti ir brīvība. Un tad es esmu saskārusies ar to, ka, nu tā, lai visdrošāk atbildētu uz šo jautājumu, nu kas tad ir brīvība, tad ļoti klasiska atbilde ir, nu, tava brīvība beidzās tur, kur sākas mana brīvība. Tā ir tāda kaut kāda robeža nospraušana, bet cik tas ir reāli saprotams bērnam, šāda atbilde nav skaidrs, cik tas ir saprotams vispār pieaugušiem, kā tad es varu saprast, kur sākas un kur beidzas mana brīvība, kur sākas un beidzas tava brīvība, un vai mums vispār... Tava brīvība? Un, jā, es jau saprotu, Jūlija, tev jau ir gatavs, kā mēs šo tēmu tagad pagriežam un ievirzam. Jūlija ir vienkārši fantastisks cilvēks. Es redzu, kā viņa darbojās ar savu meitiņu. Tas ir tik skaisti vērot šo te miedarbību cieņpilnā veidā, kur bērns tiek uztverts par veselumu, kur ir šī mīlestība pašai pret sevi un kā tas viss rodās tādā veselīgās attiecībās. Un es zinu, ka Jūlijas kaislība ir dabīga bērnu audzināšana un ļoti, ļoti daudz ir mācījusies šajā virzienā. Un man ir ļoti liels prieks, Jūlija, ka tu esi gatava šodien dalīties ar mums savos domu graudos un savos ceļos, kas tevi ir aizveduši līdz ekomammas izveidošanai. Tad, Jūlija, ja tu gribi kāds vārds piebilst vēl par sevi, droši to izdari, un tad arī gaidīšu tavu komentāru par manis, nu pat pateikto šo te tavu brīvību beidzas tur, kur sākas manējā. Jā, tad tieši par to tavu pēdējo teikumu, tas arī ir viena no šīs sarunas tēmām. Es sev vakar laikam veselu stundu rakstīju, kā mēs varam to saīsināt, samazināt, lai būtu skaidri bloki, par ko mēs runājam, jo citādāk šī tēma ir milzīga, un mēs varam diskutēt nedēļu no vietas, no filozofiskām lietām līdz dziļi praktiskām, un tad mēģināt kaut ko izsecināt, bet šobrīd mums ir 40 minūtes, līdz ar to es mēģināšu būt maksimāli īsi un kodolīgi no savas puses, un ja jums būs vēl kaut kādi komentāri, jautājumi, tad arī ļoti welcome. Tad par sevi, mani sauc Jūlija Vanka, un es esmu, teiksim tā, laikam cilvēku fane un dabas fane. Man ļoti patīk tas, ko dara daba, kā mēs attīstamies, evolūcija, kur mēs bijām, kur mēs esam, kāda ir mūsu fizioloģija, kādas ir mūsu vajadzības. Un to es mēģinu izprast, lai būtu iespēja cilvēkam mazam, kurš ienāk šajā pasaulē, iedot tādu augsni, kurā viņa sēkliņa varētu izaugt par maksimālu, nu, par savu maksimumu. Jo pieņemsim, ja jums ir divas mango sēkliņas, un vienu jūs iestādīsiet smiltīs, absolūti vienādas sēkliņas, un tad otru jūs iestādīsiet tropos, tad ar lielu varbūtību jums izaugs dažāda potenciāla koki. Neskatoties uz to, ka tā kā materiāls ir viens, tā kā tā vide viņa arī ir ļoti svarīga, un ir ļoti svarīgi tas, vai mēs saprotam, kas tam bērnam ir vajadzīgs fiziski, psiholoģiski, un vai mēs varam tās vajadzības apmierināt tā, lai izaug tas maksimālais potenciāls. Un viena no šī potenciāla ļoti svarīgām sastāvdaļām ir brīvība. Jo tad, kad mēs runājam par pieaugušo cilvēku, mēs parasti veiksmīgs pieaugušais cilvēks, ko mēs iztēlojamies, kādas kvalitātes ir veiksmīgam pieaugušam cilvēkam. Kā jums šķiet, varbūt varat kaut ko pateikt no savas puses?
Es droši ierakstiet kaut vai komentāros, kādas ir šīs te kvalitātes brīvam, kā tu teici, veiksmīgam cilvēkam, ja? Nu, ko mēs uzskatām, o jā, ot viņš ir veiksmīgs, jā, kādas īpašības piemīt veiksmīgam pieaugušajam? Tā ir Atbildi. atbildība. Viņš ir drošs, pārliecināts par sevi. Jā, jā, spēja uzņemties pienākumus. Jā, Domāju, ka noteikti ar, no manas puses pielikt klāta inteliģence, zināšanas, apzinātība, pazīst sevi, zina savas sevi. vērtības, precīzi, jā. Jā, burvīgi. Pagaidām mēs ejam arī pēc mana saraksta. Ko es sev sarakstīju? Cieņa, mīlestība pret sevi noteikti. Jā, burvīgi. Kas man vēl ir manā sarakstiņā? Ka cilvēks ir drošs, kā jau bija teikts, aktīvs, ka viņš nebaidās izmēģināt kaut ko jaunu, ka viņš ir pārliecināts par sevi, pazīst sevi, saprot savas vērtības, saprot, ko viņš grib. Tas ir cilvēks, kurš prot meklēt risinājumu. Nevis, kad viņam iedod vienu variantu un tā kā viss, bet viņš prot meklēt. Tas cilvēks ir neatkarīgs, ka viņš spēj funkcionēt gan atsevišķi, gan komandā. Un ka viņš spēj veidot attiecības ar citiem, kas arī būs ļoti saistīts ar atbildību, tāpēc, ka cilvēks spēs izvērtēt to, kas ir sagaidīts no viņa, kā tas ir saistīts ar citiem, un izveidot savas attiecības tā, lai arī atbildība tur būtu iekšā. Un kā jums šķiet, kurā brīdī cilvēkam parādās šādas te īpašības? Nu, drosmīgie, kurš gatavs izteikt savu viedokli, uzrakstīt, kad viņam ir atbildība, saka Dāvis, socializējoties, jā. Arī tās, jā. Man jautājums varbūt bija domāts arī ar vecumu kaut kādu, vai pieņemsim sasniedzot izlaidumu, saņemot diplomu, vai viņam parādās. Vai tas tomēr nāk no agras bērnības? Un, nu, protams, ka jau skaidrs, jā, ka tas nāk no agras bērnības, ka tās sēkliņas ir iesētas tur, un nav iespējams bērnu nosacīti terorizēt, neņem, nedarī, šitā ir vienīgā pareizā atbilde, šīs ir bīstami, atstāja, neskrien, un kā viņš izaugs tādā vidē, un tad pēkšņi, jā, es esmu brīvs, neatkarīgs, un es protu veidot attiecības, es saprotu sevi, es saprotu savas vēlmes, es varu sevi regulēt. Tas tā nenotiek. Tas, ko mēs bērnam iedodam pašā sākumā, ir ļoti liela bagāža, ar kuru viņš iet tālāk. Un vienā brīdī tur nav tāda vecuma, 18 gadi, 21 gads, kad cilvēks pārslēdzas uz to režīmu, kad nu tagad es esmu neatkarīgs, un es zinu, un es iešu, un es cīnīšos, un tad es būšu spēcīgs. Tas nāk no bērnības. Un vecāku pieredze ar šo, teiksim tā, ka tad, kad mēs saskaramies ar tādu pieaugušo, mēs uz viņu skatāmies ar apbrīnu. Wow, es arī tā gribētu. Es arī gribētu tā plaši skatīties uz pasauli. Es arī gribētu tik mierīgi tikt galā ar stresu un neņemt citu komentārus par sevi dziļi sirdī, tāpēc, ka tas ir viņu viedoklis. Es zinu, kas es esmu vērts. Un mēs uz tādiem cilvēkiem skatāmies tiešām, es arī tā gribu. Bet tad tam cilvēkam ir 3 gadi vai 5. Cik viegli ir ar tādu cilvēku, kurš saka, es gribu vilkt apenes uz galvas cepures vietā. Es gribu patestēt šitādas robežas. Vai varbūt es gribu tur bērnam 1,5 gads, viņš grib pats sev ieliet no karafes glāzē vai krūzē ūdeni. Protams, ka tur viss būs izlīdz, bet viņš grib to pamēģināt. Bet mēs varbūt savas ērtības dēļ sāksim griezt nost, ka nē, nedari, būs nekārtība. Un tad ir ārkārtīgi grūti audzināt brīvu bērnu, tāpēc, ka tas prasa milzīgu resursu un nenormālu pacietību un ļoti lielu spēju pieņemt to, ka tas ir cilvēks, kurš sāk tās īpašības attīstīt, un viņam uzreiz nesanāk. Un viņam ir nepieciešama milzu atbalsts un mīlestība, lai tas sanāktu.
Un varbūt tagad es gribētu pieskarties tai tēmai, ko mēs kā vecāki esam saņēmuši savā bagāžā. Jo diezgan viegli ir nodot to, kas mums jau ir. Es laikam varu pacelt roku par to, ka es kādreiz augu tur neskrienu, neņem, sēdi klusi, nedari tā. Un tikai, kad mēs bijām laukos vasarā, kad nevienam nebija darīšanas, visi bija aizņemti savos darbos, tad mēs varējām tur kāpelēt kokos un visu, ko darīt. Jo ilgāk mēs bijām prom, jo bija labāk. Un tad skola atbilde ir viena. Nu, tā kā es esmu no tās paudzes, un es domāju, ka daudzi, kas šeit ir no jums, arī ir saņēmuši kaut ko līdzīgu. Varat tur kaut ko ar plusiņu atzīmēties, ja tev vēl ir tāds cilvēks kā es, kur jāzīmē plīnijām. Protams, es domāju, ka ir kā reiz ļoti aktuāli un šis te jautājums, kā tad mums veidot šos te jaunos neironu ceļus savā galvā, lai neatkārtot šos te patērns, jo es novēroju, kad vai vakar es biju pludmalē un tur vismaz 3 mammas, kuras nelaida savu bērnu pie ūdens, tāpēc, ka viņām ir bail. Nē, tur nē, un sargā, bet bērns grib, un viņas saka nē, un cik es redzēju, arī bērnu laukumos, nešūpojies tik augstu, nē, tu nokritīsi, un, iedot kādu izrunāt, kā vecākiem, tā kā sevi apzināties, saprast, es tagad laupu savu bērnu brīvību, tāpēc, ka man ir bail, vai es rīkojos apzināti ar izpratni par to, kas notiek un kas manam bērnam šobrīd ir vajadzīgs un svarīgs. Jā, tieši tā. Un sanāk, ka darbs ar brīvu bērnu nozīmē to, ka tas ir principā trīskāršs darbs. Tā kā ir jāaudzina tas bērns, jādod viņam, ir jāatrod sevī tie trigeri, kāpēc man mute veras vaļā, lai pateiktu nē. Un vēl to sevi izstrādāt tā, lai bērnam nenodotu to pašu, kas ir mūsu programmās. Tas ir ārkārtīgi smagi, tas besjārā, tas izsmeļ resursus. Es pat nezinu, vai manā dzīvē ir bijis kas sarežģītāks par šo. Man šķiet, ka nav. Un es mācos katru dienu ar savu meitu, lai tik mute ciet un pārdomāt, kuras robežas ir vajadzīgas un kuras tomēr ne. Bet tas ir tā vērts. Tagad, kad bērniem ir 4, 5 gadi un vairāk, un skatoties, kā viņi savā starpā komunicē, ir tāds, yes. Kā var redzēt, ka tas tiešām strādā. Bet dažreiz, tad, kad mēs parunājam par to, ka bišķiņ tagad pakauninājām, tos vecākus, kuri pasaka tur pie ūdeni, nē, to nedari, tā kā ar tādu vieglu attieksmi, ka es jau zinu labāk, un tā kā bišķiņ uzpūšām savu ego, un varam nonākt pie jautājumā, varbūt robežas nav vajadzīgas vispār. Priekš kam ir vajadzīgas robežas? Kur daba par visu ir parūpējusies, tā kā lai iet, lai dara visu, ko grib, lai šajā pasaulē attīstās pēc sava maksimāla potenciāla. Bet ziniet ko? Robežas ir vajadzīgas. Tāpēc, ka tad, kad robeža nav, bērnam nav struktūras. Un tad, kad bērnam nav struktūras, bērnam ir daudz emociju, ir daudz emocionāla izvirduma. Viņi nespēj saprast, kur viņiem iet, kam sekot, vai ir droši pieaugušais, uz kuru var paļauties, kurš var kaut kādā sarežģītā brīdī uzņemties vadību un atrisināt situāciju līdz galam, no kura mēs varam mācīties piemēru, un robežas vajadzīgas ir absolūti noteikti. Bet, ziniet kas? Visgrūtākais jautājums ir, kā lai saprast, kuras robežas ir vajadzīgas un kuras nav vajadzīgas. Un vai viņas vispār var būt vienādas visiem? Varbūt, ka viņas ir ļoti dažādas, jo ir arī, piemēram, tur, kur mums ir pieteikuma anketa, man bija arī, es tev uzreiz pateikšu jautājumu, lai tu kaut kādā brīdī varbūt tam arī pieskaries, ir jautājums par manipulēšanu, kur, kad tiek novērot manipulēšana, kā tur rīkoties ar robežām. Ir arī pieminēts jautājums par, ka bērniem ir kādi uzvedības traucējumi minēti un tā tālāk.
Respektīvi, vai visas robežas der visiem bērniem, vai tomēr tas ir kaut kā katram individuāli jāmeklē savas saskaņā ar to savu būtību? Jā, par to man ir veselas 2 rindiņas. Man šķiet, ka tās ir izdevušās ļoti labas, ka pēc tam varēs saprast, kādu konkrēti bērnam piemeklēt robežu, izējot no šiem 2 principiem. Bet laikam vēl viens tāds moments, tieši kāpēc robežas ir vajadzīgas, jo tiešām mēs varam tajās šūpolēs, kad viss bija aizliegt uz to brīdi, kad mēs ļaujam visu, bet robežas dod bērnam drošības sajūtu. Es zinu, kur beidzas mana atbildība un sākas citu cilvēku atbildība. Tas ir ļoti svarīgi. Un bērns paliek bērna pozīcijā, tāpēc, ka viņam ir pieaugušais, kuram var sekot. Ļoti bieži es redzu situācijas, kad tiešām aizejot no tā, man neko neļāva, es tagad bērnam ļaušu visu, bērns kļūst par vadošo. Un viņam ir ļoti liela psihoemocionāla slodze, un tad tur sākas jocīga uzvedība, ka tur sākas tiešām histērijas daudz, tāpēc, ka bērns netiek galā. Un tā kā tas saucamais alfa bērns vadošais, tā ir grūta situācija ģimenē, jo vecāki grib pa labam, viņi grib, lūdzu, izvēlies, uz kurieni mēs braucam, pie jūras vai pie omītes, bet tas nav bērna līmeņa jautājums, un jebkāda lēmuma pieņemšana ir resursa patērēšana, tāda kārtīga. Un tad tieši liriskā atkāpe par šo tēmu man bija tik skaists dzīves piemērs par šo atbildību un jautājumiem, un kad man ir pieaugušais, kam es varu sekot, tāpēc kā arī mums katram ir situācijas, kad mums ir pieaugušais, uz kuru mēs skatāmies. Mēs ar ģimeni aizbraucām ceļot ar kemperi, un tad mēs mēnesi bijām prom, un tad es, mans vīrs, meita un 3 suņi. Viens no tiem tikko paņemts no patversmes, otrais nepilnu gadu no patversmes, tā kā, tur vēl ir visādi uzvedības jautājumi viņiem. Un tad man jau pietiek ar to karavānu darbu, regulēt psihoemocionāli, barot, atcerēties visiem iedot zāles. Un tad mans vīrs sāk ar mani konsultēties. Uz kurieni mēs brauksim? Kurā benzīna stacijā mēs piestāsim, lai uzpildītu degvielu? Kur mēs paliksim pa nakti? Oi, cik šeit drausmīgs ceļš, varbūt mēs nebraucam pa šo ceļu? Un tad vienkārši man šķiet, ka pagāja varbūt 2 dienas, es biju tik dusmīga kā vulkāns. Es biju gatava sprāgt, tāpēc, ka man ir uzlikta atbildība, ar kuru man nav kompetences tikt galā. Un it kā viņš to dara, lai mani iesaistītu tajā ceļojuma organizēšanā, bet man ir pa daudz. Un es momentāli sajūtos tā kā, tā var justies bērns, kuram pārāk daudz uzliek. Un ja tiešām bērnam ir daudz emocionāli izvirdumu un nespēja nekā regulēt savu uzvedību, ir jāpaskatās, vai gadījumā mēs neielikām to bērnu tomēr pieaugušajā lomā labu gribēdami. Jo tieši tad skaidras robežas tā mājiņa ir ļoti, ļoti bērniem vajadzīga, un mēs varam ļoti labi to izjust. Un starp citu, kas man vēl bija novērojams, es saku zaudēt ticību vīra spējām organizēt šo braucienu. Tāpēc, ka viņš visu laiku man uzdeva jautājumus. Un tad, vai tu tiešām nesaproti? Un tagad es sāku uztraukties par to, ka mans kapitāns neiedz neko. Un tas ir baisi. Jā. Skaists stāsts, Julija, paldies. Man liekas, ka šis stāsts vien iedeva šo te principu, kas pamaina to sākotnējo frāzi, kas ir ļoti ierasta, ka tavu brīvība beidzās tur, kur sākas mana brīvība, ka pamainīt to mazliet uz atbildību. Vai tu apzinies, par ko esi atbildīgs tu, un tad tu savu lauciņu kopu un esi tajā meistars, un par ko esi atbildīgs tu. Un ja mēs sākam pārlikt šīs te atbildības, tad mēs nevaram kļūt par, attīstīties tieši tajā posmā, tajā sevis izvēlētajā pat darbības lauciņā. Jo jāsāk ir stresot. Jā. Ļoti skaists stāsts. Paldies tev! Jā, paldies manai ģimenei par šādu fantastisku dzīves mācību. Es to ļoti augstu novērtēju. Tas bija ļoti sāpīgi, bet ļoti, ļoti vērtīgi. Tātad, kas vēl? Tu pateici par attīstību. Attīstība smadzenēs notiek tad, kad smadzenes ir mierā. Mēs nevaram attīstīt kaut kādu nesaistītu ar izdzīvošanu iemaņu stresa apstākļos.
Līdz ar to bērnam ir nepieciešamas robežas, kurās bērns jūtās droši kā savā mājiņa, ka es zinu, ka es varu kāpt līdz tai vietai, ka es varu mest bumbiņu, pieņemsim, ne stikla durvīs, bet pie sienas, un kā bērns zina, ka es varu pētīt pasauli droši, bet re, kur ir tā kā mana mājiņa. Vēl varbūt tieši par šo attīstību stresā, kā reiz no maniem suņiem piemērs, jo mums tā primitīvā smadzeņu daļa ir ļoti līdzīga. Tur jau mūsu tā jau garboze ir uzaugusi sarežģīta, tur mums atšķiras, bet pamatlietas ir ļoti līdzīgas. Nu, tas suns, kuru mēs tikko paņēmām no patversmes, viņš bija nenormāli pārbījies. Viņš mēģināja aizskriet visu laiku, viņš mēģināja gulēt stāvus. Un viņš nevarēja atslābināties vispār necik, nekā. Un tad mēs ar viņu daudz strādājām, daudz mīļojām, bet efekts kaut kādas paklausības ziņā bija vienkārši nulle. Apaļa nulle, un tie bija vairāki mēneši, kamēr viņš atradās šitā te uzbudinātā stāvoklī, skatoties uz to, ka katrs ēdiena gabals var būt pēdējais viņa mūžā. Tad vienkārši nekas, ne kinologs, ne nodarbības, nekas nestrādā. Un tad mēs uztaisījām pauzi. Mēs vienkārši gājām uz mežu, mēs vienkārši viņu mīļojām, neko no viņa negribējām. Un tad viņš sāka vienā brīdī griezties uz muguras un dot punci pakasīt. Un tad bija skaidrs, viss, tagad tu man uzticies. Un tikai no tā brīža, kad viņš sajūtās droši, viņš sāka mācīties. Pirms tam viņš nevarēja mācīties. Un bērniem ir tāpat, kamēr viņi ir saspringuši, kamēr viņi ir uztraukušies, viņi nevar attīstīties. Tāpēc robežas ir ļoti vajadzīgas smadzeņu attīstībai. Un smadzeņu attīstība mums beidzas 25 gados. Tā kā ļoti ilgs posms, jā, tieši tā, es redzu tādu izbrīnītu seju. Uz 3 gadiem mums jau ir 80% no smadzeņu apjoma, bet tas nosacītais simtnieks, ir tīpaši tas pēdējā daļa, kas attīstās, ir šī prefrontālā garoza priekšā, pieredzdaivā, kura ir atbildīga par emociju, uzvedības regulēšanu attiecībās ar citiem cilvēkiem un tā tālāk. Un šī daļa attīstās pašās beigās. Un tas nozīmē to, ka ilgu laiku mūsu bērniem ir nepieciešams vadošais, drošs pieaugušais, kuram var sekot, no kura var iedvesmoties, no kura var mācīties, un ka tam bērnam ir skaidri spēles noteikumi. Un tad mēs esam manā sarakstā nonākuši līdz tam brīdim, kad es varu jums atklāt to principu, tos 2 principus, pēc kuriem, manuprāt, un arī foršu speciālistu prāt, var vadīties. Tātad 1. Kad novilkt robežu? Vai tas apdraud bērna veselību un dzīvību? Ja tas neapdraud, principā var ļaut. Ja bērns, piemēram, grib sev, ir krāsas, šīs man ir forši izdzīvots ar manu meitu krāsas, bērns grib sev tās krāsas izsmērēt pa ķermeni un matiem. Un viņai 1,5 gada vecuma tā ir fantastiska sensora pieredze. Ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi viņai to visu pačamdīt, paskatīties, kā tur starp pirkstiem viss izlien ārā, kā tas krāsas sajaucas, un kā tas ir uz sejas, kur viņa neredz, bet ir sajūtas, kā tas ir uz matiem. Un tad mans bērns stāv un tā kā mērcē sevi tajās krāsās. Daudziem būtu pateikts, ak, Dievs, nē, ārprāts šausmīgi, ko tu dari, bet vadoties pēc tā, vai tas apdraud viņas veselību, nē, tās ir bērnu krāsas. Tā kā tās var nomazgāt, tas ir nerti, tas besī, varbūt būs kaut kas netīrs, bet tas neapdraud viņas veselību. Reāli 2 reizes viņa to izdarīja, viss viņai tas vairs nebija aktuāls. Un tad 2. princips, vai tas pārkāpj citu cilvēku robežas? Pieņemsim, ja mana meita gribētu paņemt tās pašas krāsas un iet smērēt citam bērnam, es viņai pateiktu nē. To nevar, to es neļauju. Tāpēc, ka tas cilvēks tev nav devis piekrišanu, kā viņu var apsmērēt. Un tad vadoties pēc šiem 2 principiem, principā var arī būvēt visas robežas, kas konkrēti jūsu ģimenē ir pieņemami. Varbūt jums ir kaut kādi tur mehānismi mājās, kurus nedrīkst aiztikt, kuri ir bīstami, un tad tur būs skaidrs nē. Citam nebūs, cita māja ir tā kā pilnīgi piemērota bērnam un droša, un tur nebūs aizliegumu iet uz kaut kādu plauktu un kaut ko ņemt, bet kādam citam būs.
Un tā tālāk. Un tā katrs var izvērtēt to, kā bērnu atbalstīt īstenībā visos vecumos. Tā. Tad es mazliet nopaļošu to tādu refleksiju uztaisīšu, ja, par to, ka tad sanāk tā, ka bērns attīstīties var tad, kad viņam ir droši. Savukārt, ja vecāks bailēs, ir savā stresā un liedz viņam šo nedrīkst, tas nozīmē, viņš liedz savam bērnam attīstīties, un šeit veidojās jau bērna neveselīga uzvedība, kas pārauga visādās histērijās, bailēs un tādā nevadīšanā, ja? Ka tur izeja ir nevis darboties patiesībā ar bērnu, bet darboties pašam vecākam un saprast, ka mans vadmotīvs ir kas. Jo ļoti bieži es esmu novērojusi, ka vecāki attaisno savas rīcības, nu kā es taču gribu labu, es taču savu bērnu mīlu, es taču viņu sargāju no visa. Un brīnos nevar saprast, kāpēc man ir grūti atrast ar savu bērnu kopīgu valodu un kāpēc viņš neattīstās un tad sākās zāļu meklējumi. Ka patiesībā, jā, ir šīs te veselais saprāts par sevis audzināšanu, kas saka, neaudziniet savus bērnus, audziniet sevi, un jūs bērni izaugs paši, ņemot jūs par piemēru, bet vienīgais, kas ir jānodrošina bērnam, ir šis te viņam šobrīd veselību neapdraudošais rāmis, kurā viņš var brīvi izpausties. Pareizi? Jā, un izpausties tik tālu, kamēr tas nesāk ietekmēt citu cilvēku brīvību robežas. Tā. Es vienkārši izstāstīšu piemēru no dzīves. Viena sieviete, viņa jau ir vecmāmiņa, bet tas ir viņas stāsts, ja, kā viņas stāstīja, kā viņas smilškastē spēlējās. Tad bija tajā laikā, tās lāpstiņas bija metāla lāpstiņas, nebija plasmas lāpstiņas. Un viņa ir smilškastē. Smilškastē ir vēl arī citi bērni, viņi uzzīmē tādu aplīti apkārt, savam laukam, visiem paziņo, šis ir mans lauciņš. Un pēkšņi tajā lauciņā ienāk viens cits puisīts, viņa meitenīte, un viņa to lāpsta puisīt papīri. Robežas. Vienkārši, tas ir stāsts noteikti ne par ko, tas ir stāsts par raksturu iezīmēm un kā bērni izpaužās, bet atdevs atmiņā šāds stāsts par robežām. Jā, un tad mēs arī mācīsimies, kur ir vajadzīga lāpstiņa un kur ir vajadzīgs vienkārši skatiens. Lai norādītu citiem, ka ir bišķi pa daudz. Jā, šis ir labs jautājums tagad aktuāli. Kā tagad, tad krāsas, labi, es tevi sasmērēju tik forši, mamma nāc, es tevi arī, vai brāli, māsa nāc, es tevi arī. Un tad sakam, nē, bērns raud, histērija, nepiekrīt, viņš grib, kāpēc mamma neļauj. Kuros brīžos pēc tam šo te izrādi, jo skaidrs, ka tajā brīdī bērns tevi nedzird. Tur viņu vajag vispirms tā kā nomierināt un tad pēc tam runāt. Un, tur sanāk, ar varu viņu ņemt nost, ar spēku. Šeit sanāk tā, no bērna raudāšanas nav jābaidās. Ir ok, kad bērns ir frustrēts ar to, ka es taču tik ļoti gribēju ar dakšu iebakstīt acī, tā acis izskatās tik ļoti interesanta, bet man mamma neļāva. Un bērns var raudāt, tiešām, tā no sirds, tāpēc, ka viņš ļoti gribēja tajā acī mammai iebakstīt ar dakšu, bet mamma neļāva. Bet atkal, manuprāt, šīs ir tāds ļoti spilgts piemērs, kurš parāda, ka pat ja bērns ļoti grib, ir lietas, kuras nebūs iespējamas un būs jādīlo ar to frustrāciju. Un tā kā būs fiziska rokas apstādināšana, tā būs, tā kā tas nebūtu, bišķiņ ar varu sanāk, jā, tā būs roka apstādināta, bērns raudās, viņš taču ļoti grib paskatīties, kas tur tajā acī ir iekšā, bet būs jāpieņem tā emocija, būs jāpalīdz izdzīvot visaugstākais vilnis. Un tad pēc tam var stāstīt, kad bērns jau ir bišķi nomierinājies, kad viņa limbiskā sistēma ir bišķi nomierinājusies, un tad viņš ir spējīgs ieklausīties, tad arī sāks stāstīt, ka tā ir mana acs, es ar to redzu.
ja tur būs dakša, es vairs neredzēšu, es vairs tevi nevarēšu redzēt. Un tad var izstāstīt, bet tikai tajā brīdī, kad vairs nesit korķus ārā tās emocijas, jo bērnam ir vienlaicīgi vai nu emocija, vai nu es varu dzirdēt. Un tā kā ir jāsagaida, kad bišķiņ tas vilnis norimst, un tad var sākt runāt. Augstos viļņos runāt ir vienkārši paralēli. Tas ir tā kā vējam kaut ko stāstīt, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Un tad šajā gadījumā piemērs ar krāsām būs tas pats. Pieņemsim, bērns skrien pie māsas vai pie brāļa, es tevi tūlīt, bērns ierauga to krāsu, sāk raudāt, viņš negrib, un tad atkal būs stop. Ar savu roku būs stop. Nē, redz, māsa negrib. Tu vari smērēt uz sevi. Tu drīkst ņemt krāsu un smērēt sev matos. Tu drīksti. Māsai nē. Un tur nē. Nu, tad būs jāaizsargā arī maza cilvēka robežas, jo šajā miedarbībā ir fantastiska lieta. Vecākais bērns iemācās to, ka citam cilvēkam ir atsevišķas robežas, ka visi nedomā tāpat kā viņš. Ne visi grib tajā krāsā nirt iekšā, ka domas atšķiras. Un, wow, tas ir nepatīkami. Es gribu, lai visi domā tā, kā es. Ļoti daudz pieaugušie joprojām tā domā, ka, lai visi tik domātu vienādi. Man arī dažreiz tā gribētos, lai mums būtu vienāda domāšana attiecībā uz kaut kādām lietām. Bet, nu, ko darīt? Nepatīkami, bet ar to ir jāsadzīvo. Otrais bērns, mazais, kurš tika aizstāvēts, viņš saņem ļoti vērtīgu mācību par to, ka kāds sargā viņa robežas, ka tās viņam eksistē, ka tām kāpt pāri nedrīkst. Un tagad tās robežas sargā vecāki, bet pēc tam, saņemot tos piemērus, bērns iemācīsies pakāpeniski to darīt pats. Un vēl trešā lieta, tas bērns, kuram bija ļoti lielas emocijas, viņš izdzīvo frustrāciju par to, ka es kaut ko ļoti gribu, nesenāk, un ir dusmas, ir visādas izpausmes, bet tā izdzīvota drošā vidē frustrācija, kad par to bērns netiek kaunināts, ka viņš netiek lamāts par to, ko tu tur esi stulbs, gribu to savu māsu sasmērēt, neredzi, un kā mēs ik pa laikam varam dzirdēt. Kā viņš izdzīvojot tās emocijas drošā vidē, kad viņam pasaka, jā, tu esi dusmīgs, tu ļoti gribēji sasmērēt arī brāli, bet viņš nepiekrīt un tas tev nepatīk, un kad viņš izdzīvo to, ka viņa emocijas ir normālas, tad veidojas pakāpeniski no izdzīvotas frustrācijas spēja pieņemt to, kā pasaulē var būt dažādi scenāriji, un tā arī veidojas spēja būt elastīgam attiecībā uz citiem cilvēkiem un uz notikumiem. Kā pieņemsim, ja es ļoti gribu kaut kur aiziet, pieņemsim, es izdomāju, ka tagad es gribu uz jogu. Un mana studija ir cieta. Viens variants, viss ir slikti, dzīve ir un es nevaru tikt, kur es gribu, un es kritu panikā, tāpēc, ka es nespēju ar to dīlot, vai arī, šīs man neizdevās, bet kādi ir vēl varianti, ka es spēju nomierināties un padomāt tālāk. Tā arī bērnam veidojas spēja nomierināties, saprast, šitās durvis ir ciet, kur ir loks, kur ir otrais loks. Un tā pakāpeniski veidojas spēja meklēt risinājumu caur šo te izraudāto sāpi, kā neizdevās mamma izbakstīt acī, kā neizdevās sasmērēt ar krāsu tēta datoru. Tas ir ļoti noderīgi. Izcili. Tad sanāk tā, ka baidīties no bērnu raudāšanas, dusmām, frustrējošām emocijām nevajag. Tas ir kā reize jāskatās, vai tas ved uz sapratni un izaugsmi. Un tas varētu būt tas kristiskais kontrolas punkts, kur mēs saprotam, ka tā brīvība ir iedota veselīgā veidā, jo ja brīvība pārvēršas visatļautībā vai arī tās robežas ir tik daudz, tas viss pārvēršas tādā hausā. Un es arī esmu saskārusies ar to, ka bail ir no bērnu raudāšanas, un līdz ar to bērnam vēl vairāk iedot tās robežas un mēģina viņu pasargāt arī no paša sevis, pasargāt bērnu no viņa attīstības, jo bail, ka bērns izdzīvos kaut kādas šīs frustrācijas. Un tad mēs atkal atgriežamies pie kopmācīšanās, ka patiesībā mēs tiešām mācāmies viens no otra,
Un mēs šajā veselīgā miedarbībā, kur mēs varam saprast, ok, tātad man ir manas sajūtas attiecībā par to, kāpēc, un kā šīs te emocijas es pati varu ar viņām tikt galā, lai savam bērnam saglabātu viņu drošību un brīvību attīstīties. Brīvību būt, nevis, ka dēļ savām emocijām es viņu ierobežoju. Tad tas būtu, tad izkristalizējās tāds svarīgs faktors, vai šīs robežas es bērnam uzlieku emocionējot pati, vai es robežu uzlieku saprotot, kas šobrīd manam bērnam ir atbilstoši. Un šādā veidā mēs kopmācāmies. Ja es emocionēju, skaidrs, ok, man ir kaut kas notrigerēts, es eju, darbojos tā, kas man kā liek justies un kas man ir svarīgi. Atbildot uz šiem diviem jautājumiem, jau mēs tiekam skaidrībā, ko darīt tālāk, tieši ar sevi, bet bērnam ļaut attīstīties. Un tad manā skatījumā šis te brīvības jautājums, lai brīvība nepārvēršas hausā, bet ka mēs redzam, ka bērns brīvi attīstās un tiek pāri arī šiem te pārdzīvojumiem saviem, tad tas varētu nozīmēt to, ka šīs te robežas un brīvība ir ļoti labā līdzsvarā uzliktas. Vai tā? Tas būtu tāds nopaļojums, laikam, mūsu sarunai. Jā, Tu tam piekrīt. es absolūti piekrītu, jā. Man liekas, ka mūsu 40 minūtes ir aizlidojušas vienkārši šitā nemanot. Man bija ļoti mega interesanti. Man ir tā paveicies būt pazīstamai tik lieliskiem cilvēkiem, intelektuāli bagātiem, ar kuriem mēs varam arvien vairāk un plašāk runāt par to, kā tad īsti miedarboties pašiem ar sevi, ar mūsu bērniem, lai, kā es saku, nākotnē pastāvēs tas, par ko mēs rūpējamies šobrīd. Un ja mēs spējam rūpēties, lai mūsu bērni auga veselīgi un laimīgi, nākotne pieder mūsu bērniem, tad mūsu bērns spēs izveidot laimīgu nākotni. Un ar šiem vārdiem, es domāju, mēs šo sarunu šoreiz beigsim. Mums būs ieraksts, kurus aicināšu, droši vien cilvēki gribēs noskatīties vēlreiz, jo te ir ļoti daudz svarīgas informācijas. Jūlija, mīļš, tev paldies! Šo mēs veidojam. Man arī cilvēki šādi prasa, Olga, kāpēc tu taisi šo zoomus, viņi ir bez maksas? Jā, viņi ir bez maksas, jo man gribās, ka lai cilvēkiem ir šāds saturs pieejams, tā pašā laikā, protams, ir savas izmaksas un ir fonds cilvēkiem, kur, ja redzat iespēju atbalstīt fonds cilvēkiem darbību, lai mēs spējam rūpēties un celt, vairot to, kas ir svarīgs un kas vairo šo te izpratni un inteliģenci, es ļoti priecāšos par ziedojumiem. Un visā citādi turpinam vairot un rūpēties par to, kas mums tiešām ir svarīgs. Jo kur aiziet tava uzmanība, tur aiziet tava enerģija. Tas kļūst stiprāks, tas kļūst lielāks. Paldies jums visiem un uz satikšanos vēl. Jā, paldies! Paldies! Jā, es izslēgšu ierakstu un varbūt kādam gribās kaut ko